Sveiki, mīļie draugi, un sveiciens visiem no ATAS centra, kuru apmeklēju šodien, lai apskatītos Latviju pirmā vietā konferenci un paklausītos Vila Kristapāna un Aināra Šlesera. Kas mani interesē šī jautājumā un šī apmeklējumā bija skatījums par to, kā rīkoties un kā rīkosies tie cilvēki, kuri kandidē uz Eiropas parlamentu, un kā tas var palīdzēt cilvēkiem, mums dzīvojošiem Latvijā, attiecinoši uz vienlīdzīgu un godprātīgu tiesu. Ja likumiskā valstī nav vienlīdzīga tiesa, un ja demokrātiskā valstī ir despotiska attieksme pret cilvēkiem, kā to mainīt? Tas bija tas, kas mani interesēja. Un daļu no atbildes es pilnīgi noteikti dzirdēju. Un tā viena atbilde bija tāda, ka, ja tu neesi pie varas, šī gadījumā es saprotu, par partijām gāja runa, tad principā pat, ja tu centies kādu cilvēku saukt pie atbildības, tad īsti līdz galam tu to nevari izdarīt. Tāpēc, ka tev ir jābūt pie varas, lai tu varētu arī kaut kādā veidā saukt pie atbildības tos cilvēkus, kuri ir esošajā varā. Protams, tā ir runga ar diviem galiem, jo tā ir fantastiska arī manipulācija, lai aicinātu cilvēkus vēlēt par konkrēto partiju, bet te pašā laikā tas arī parāda par to, ka esošā likuma kārtība, lai saukt amatpersonu pie atbildības par pārkāpumiem, un šeit būtu runa par visām amatpersonām, neatkarīgi no tā, vai tā ir Saeimā esošā amatpersona, ministrs, deputāts, vai tas ir policists vai tiesnesis. Jo mani interesē par to, kas attiecās uz tieslietām tieši. Jo tas ir lauciņš, kas mani pēdējā laikā uzrunājis un par ko es vēlētos runāt un dalīties un cilvēks aicināt iedziļināties šajā jautājumā, jo mūsu tiesas sistēma ir tik ļoti skarba un ne tikai skarba, bet arī nesakārtota, jo likums likumu pārklāja. Un, ja principā cilvēks neatiecās uz lietu, viņam vienalga var uztaisīt kriminālu lietu, pat kā lieciniekam, un tas man tā šķiet ir absolūti atžgārni un nepareizi, un kurš izdara šos vērtējumus par to, kas ir adekvāta atteikšanās un kas nav adekvāta, un kādi apstākļi tiek ņemt vērā par adekvātu vai neadekvātu, un kā pārstāt korumpētību un tiesas sistēmā, kur šobrīd tā vien šķiet, ka pastāv tomēr starp valsts drošības dienas tieslietu sistēmām un tam līdzīgi. Es nezinu, protams, bet kam vēl pajautāt, ja ne pašiem politiķiem, vai ne? Un tāpēc es atnācu šodien. Protams, laika trūkuma dēļ nesanāca visus satikt, bet sanāca satikt Māri Ruku, sanāca sarūkoties ar Aināru Šleseru, protams. Un tad jau redzēsim, kas būs tālāk un kā tas virzīsies uz priekšu, bet noteikti šie būs tie jautājumi, kurus es skatīšu, interesēšos tālāk un noteikti par tiem arī runāšu un dalīšos. Jo nekas nevar būt foršāks, kā būt neitrālam un vienlaikus interesēties par to, kas varētu kalpot cilvēkiem un sabiedrībai. Un tieši no tā visskarbākā punkta, kas ir likums un vara, vai ne?